Tad nu mazliet par to kūpinātavu pastāstīšu. Pirmkārt, man jau bija pirms šīs viena kūpinātava, kas mancot no sencīša. Kaut kas līdzīgs. Apakšējā kurtuvas daļa viņai bija no ķieģeļiem mūrēta un augšs no koka arī. Bet ar to kūpinātavu ir tas, ka viņa bija stipri lielāka un diezgan neekonomiski pāris zivs un gaļas gabals kūpināt. Tāpēc nolēmu uztaisīt kaut ko mazāku. Paskatījos, kas mājās bija pieejams. Mētājās man tāds nevajadzīgs betona grots vecs. Vienam galam izzāģēja tādu caurumiņu, pa kuriem malku pielikt. Balstās viņš vienkārši uz zemi, nekā tur nav. Un tad uztaisīja augšdaļu no koka, kas bija pieejams. Karkas manī no 50 brusiņām un apkārt, man liekas, ka ir puspundīts kujkoks. Nu, tad šitādā būdiņā, nu, ja grib arī pusceturdaļu cūku var iebāzt, viens cisk te varētu arī pat iebāzt. Nu, iekšpus viss tas sanāk no koka. Tad te tā kurtuvīt sanāk. Termometrs man augšā ir, lai vieglāk to procesu kontrolēt un saprast, kas notiek. Uz jumtu uznagloju. Mētājās man tāds cinkots skārdiņš. Un tas arī viss. Pa lielam, ko es viņu varu izdarīt? Kūpināšanas temperatūru gluži zemāk pa gaisa temperatūru ārējos nedabūšu. Varbūt ziemā varētu dabūt kaut ko līdzīgu. Bet nu pa vasaru no zemākais, nu tie 30 grādi. Zemāks tur temperatūras slieksnis nebūs, bet nu tā kā es ar augsto kūpināšanu baigi nenoņemos, es kūpinu 70 grādos, man diezgan labi kalpo. Un tas, kas man bija svarīgs, tā ir tā ekonomija. Pa ziemu ar viņu kūpinot, pie -10 grādiem speķīt 6 stundu procesam es iztērēju 8 līdz 10 pagalītes malku. Tas betona grodiņš uzsilst. Nu, es vispār pirms kūpināšanas procesa es viņu kāds 20 minūtes pa tukšo pakurinu, tad tas grodiņš uzsilst, un pēc tam viņš stabilizē to kūpināšanas temperatūru, lai man nav jāstreso, jāskrēja turp šurp skatīties, lai kāda temperatūra. Un tā man tas salikums daudz maz apmierina.